Kalupes pagastam 150 gadi. Svinīgā pasākuma laiks tika izvēlēts likumsakarīgi, jo 1. jūlija sestdienā Kalupē jau tradicionāli notiek kapu svētki. Jubilejas svētku pasākumi sākās 1. jūlijā. Pagasta pārvaldes zālē pēc novadnieku reģistrācijas tika šķietināti atmiņu stāsti. Kalupietis Henriks Soms pastāstīja par pagasta dibināšanu un ievērojamākiem cilvēkiem. Skrindu dzimtes pārstāve Silva Linarta ielūkojās spilgtākajās bērnības un jaunības ainās. Savās skolas gaitās ļāva ielūkoties kalupietis Broņislavs Kokins. Savukārt par Baiku ģimenes trimdas ceļiem spilgti un ar sāpi stāstīja grāmatas Vabola laiku loku atmiņās autore Anna Kudeiko. No kurienes cēlies vārds Kalupe? Pēc mūsu versijas, pēc upes nosaukuma. Kalupes upe, Kolupes upe. Tāda ir upe un upes krastos ir Kalupe. Kalupe, latviski tagad sauc Kalupe, bet 20. 30. gados rakstīja Kolups. Kas priekš jums ir Kalupe? Jūs arī esat kalupietis. Jā, pirmkārt es mocēju skolā Kalupā. Tas kāpēc rūbežas mainījos, mēs dzīvojam Praiļu rajonā, kas nav Kalupā, bet te bija kodreizējo Kalupa rūbeža, jo Kalupes rūbeža bija līdz pat Dubnas krostam. Bet tagad Dubnas krostos ir citi pogosti, citi rajoni. Bet interesanti, ka manā dzīvē, tad, kad mēs braucam pie manas mammas vai manu bārnu vecos motis, nas kopēc soka runāt, ka mēs brauksim pie Kalupa vecos motis. Kalupes vecā māte visu laiku bija. Kaut arī īstenībā es savu moti tā vecāks nesaucu. Mums ir sava bija moja, stirnu moja. Un tā Kalupe tur ir 5 kilometri, bet mūsu bērniem ir Kalupes vecā māte. Tas arī nozīmē, bet, protams, tās ir atmiņas no skolas. Un man ir liels prieks, ka arī tagadējos laikos var kaut ko palīdzēt savai dzimtajai skolai, arī dzimtajam pogostam, jo vēl daudzi cilvēki ir pazīstami, kas šeit ir dzīvojuši. Caurskatot fotogrāfijas, es ko pats esmu viesturīgs, man ļoti labi stostietoji bija motī tās. Tī mani pirmie viesturi skolotāji varēja cauram naktam stostiet, bet stostiet tik dzirdēja daudzus uzvārdus, bet nekot izskotā neredzēja tos cilvēkus. Un tagad pats interesantākais, ka es redzu izskotu fotografējos, tad es atceros šodienas tā izstādē ir daudzi tie cilvēki, kur tās ar moti Cildenava, ko izcēlas kolopīšus. Svinīgais pasākums noslēdzās ar izstādes Kalupes pagasts laiku lokos atklāšanu. Tās autora un veidotāja ir novadniece Gertrūde Rastneče, kura izpētījusi savas dzimtas vēsturi Kalupes un Jasmuižas pagastā 9 paaudzēs. Tā izstāde ir tāds ļoti liels kopdarbs ar kalupiešiem, jo mūsu iniciatīvas grupas doma bija tāda, kad gribam savākt maksimāli senas fotogrāfijas, no vecākā man šķiet 905. gads, tā ir Pēterburga, kur mūsu kalupieši bija, un aiziet tā līdz mūsdienām. Un tematiski, faktiski, tā izstāde ir veidota tā, kad mums ir vairāku dzimtu stāsti, kur iziet cauri tai dzimtai, no iespējami savācot informāciju sanāko līdz mūsdienām. Tad mums ir 2 stendi par skolu. Pēc tam ir atkal pirmskara gadi Kalupē, tās ir fotogrāfijas, ko mēs varējām savākt no pirmās brīvvalsts laika. Arī daudz materiāla ir par tieši pagasta valdi. Un tad ir pēckara gadi, mums laikam 3 stendi ir pēckara gadi, tātad kolhozlaiki, tehnika, roku darbs, fotogrāfijas. Interesanti ir tas, kad faktiski daudzas fotogrāfijas ir tapušas fotosalonos. Daudzas fotogrāfijas ir vienkārši amatieri. Un speciāli mēs viņus tā neapstrādājām vienā teiksim, krāsā, tonī vai vienā izmērā, lai redzētu to ļoti dažādību, kad arī tā dzīve, kas ir tur atainota tajās fotogrāfijas, ir ārkārtīgi dažāda.
Atzīmējot Kalupes pagasta ļaužu uzņēmību, novadniekus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kucins. Dziedot kopīgu dziesmu Skaidro volūda, ik viens klātesošais jūtas sevi lielākā vai mazākā mērā piederīgu Kalupei. Man tiešām šodien ir prieks. Un es šodien gribu arī runāt latgaliski, jo mūsu ir latgaliskas pogasts ar visām savām tradīcijām, ar cilvēkiem, ar tiem aktivitātiem, ko ir darījuši, jo kalupieši vienmēr ir bijuši strodīgi, aktīvi un izglītoti cilvēki. I šodien itamā otrajā saītā, tas mums ir otrais saīts novadnīku, kad mēs pulcējam savus gan tolus, gan tuvus kalupīšus, gan tūs, kas šeit dzīvo, vai ir bijuši kaut saistībā ar kādu dzīves posmu šeit ir bijuši, un kuram ir palikusi atmiņā Kalupe, lai atbrauktu, lai pasadalītos ar savām atmiņām, nu un dabīgi veidotu mūsu pogasta viesturi, jo mēs esam nodibinājuši savu Kalupes pogasta viesturis izpētes biedrību un domāju, ne tikai darīt to pasaukumu, ka mēs jau arī turpināsim toļok. Ar svētku gājienu un īsu piemiņas brīdi pie pieminekļa par godu cīņās kritušajiem kalupiešiem novadnieki devās uz Kalupes pamatskolu fotomākslinieka Ilmāra Znotiņa izstādes Latgales ļaudis atklāšanu. Sāku bildēt, apzināti latgaliešus, kalupiešus, agloniešus, vārkaviešus, visur, kur es vien tiku klāt un bildēju viņu latgaliešu ikdienu, viņu svētkus, viņu bēdas, ticību, visu, ko man Dievs deva. Projekta darba nosaukums ir Latgales ļaudis, vēl otrs iespējams, ka ir Latgales katoļi, bet to es vēl neesmu tā 100% izlēmis. Un šeit, jā, tiešām Latgales ļaudis, bet Kalupe ir daļa no Latgales, un šeit arī ir daļa no projekta. Apmēram no atlasītajām bildēm 10. daļa vai varbūt nedaudz mazāk. Nu, lūk, tāpēc šis ir Kalupes elements lielajā Latgales puzlē. Vai caur fotogrāfiju jūs arī redzat cilvēkus noteikti, ja, un ķerat tos mirkļus? Vai jūs varat pateikt, kāds ir kalupietis? Kalupietis ir ārkārtīgi atklāts, atvērts, draudzīgs cilvēks, ja? Ārkārtīgi viesmīlīgs. Jo, kā jau es teicu, pirmais vārds, ko saka satiekoties vasaļi, un nākamais, ej tad Goldam. Tā kā man ļoti patīk Latgala un Latgales ļaudi. Izstādes veidošanas iniciatori ir Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Finansiāli izstāde ir guvusi atbalstu no Valsts kultūra kapitāla fonda. Kalupes bibliotēkā darbojās radošā darbnīca Ziedošā pļava. Tepat arī bija skatāma izstāde Kalupieša pūra lāde, kuras autora ir Anžela Nārtiša. Pirmie, kas tika darbiņi atnesti, bija dvieļi. Un to dvieļu tos daudzums un tā daudzveidība, kas viņiem, es teicu, ka mēs vispār viena izstāde būtu vēl atsevišķi no šīs, kurā dominē tieši dvieļi, jo dvieļu tie musturiņi, kas viņiem ir izveidoti, viņi neatkārtojas, un katrs ir īpašs. Līdz ar to tika piespēlēti vēl arī segas, kas arī var redzēt to daudzveidību. Kaut kas no atribūti, kas arī, tāds viens no tādiem, kas man pašai personīgi ļoti patīk, tas ir pēc tā īpašnieku krēsli, tie ir muižas krēsli. Mūsu pašu muižas krēsli. Muižas jau sen nav, tikai jau palikušas nostāsti, varētu teikt, bet krēsli joprojām mums ir. Interesanti, es par to nebiju zinājis, man ļoti patika stāsts par šiem. Tas jau viens ir gatavais tāds, jā, ar tām apmalītēm. Un šīs atsevišķi, kuras apmalītes palagiem ir
teica, ka viņi, lai katreiz nevajadzētu par jaunu to palagu, mainīt vienkārši šīs apmalītes sita klāt gultas maliņai, un līdz ar to bija daudz vienkāršāk tikai nomaini augšējo daļu un viss. Svētku izskaņā 2. jūlijā Kalupes Romas katoļu baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts. Kalupietes Lauras Strukis vadītais Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas koris sniedz aizkustinošus un neaizmirstamus mirkļus. Pēc koncerta notika vēsturnieka Henriha Soma informatīvs vēstījums par unikālo albumu Terra Mariana, kuru svētku ietvaros varēja apskatīt arī kalupieši. Baznīcas sānu joslās ir uzstādītas epitāfijas, kurās latīņu valodā rakstīts veltījums grāfu Plāturu Zībergu dzimtes piederīgajiem. Kalupes svētkos tika uzstādīti stendi ar šo epitāfiju tulkojumiem. Šī ideja radās mums jau agrāk darbojoties, kad mēs ar vairākiem zinātniekiem veidojam komentārus albumam Terra Mariana. Tas bija tāds ilgs darbības laiks, un mēs sapratām, ka mūsu baznīcās ļoti daudz vērtību. Un tad, kad mēs skaidrojām, kādas ir piemiņas plāksnes Doma baznīcā Rīgā, es pēkšņi atcerējos atkal, ka manā dzimtajā Kalupes baznīcā arī tas ir tādas piemiņas plāksnes, un tās nekur nav aprakstītas, un varbūt garām ejot minētas, un tā izmantojot to pašu zinātnieku prātus, tos pašu zinātniekus aicināju, un viņi atsaucās un pieaicinot arī prāvestus vietējos, īpaši prāvestu Andreju Aglonieti, kurš ļoti detalizēti iedziļinājās šais tekstos, latīņu tekstā, un tā mēs sapratām, ka ir laiks pienācis, to sauksim par informācijas stendiem. Pārtulkot uzmanīgi šos tekstus, mēs konstatējām kārtējo reizi, ka katram no šiem cilvēkiem ir izcila loma vietējā un varbūt daudz plašākā vēsturē. Šajās plāksnēs ierakstīti ziņas tādi par cilvēka dzīvi un tie pateicības vārdi, ko piederīgie gribēja pateikt. Ja. Un tas ir interesanti, jo līdz šodienai mēs sakam pateicības vārdus, ja, un agrāk bija rakstīti tādā veidā, un šajos ierobežotajā tajā plāksnē tur jāizsaka tā būtība. Un tur jau tā interesantā formā, protams, gan dzeiskā formā tas aprakstīts, bet, protams, ka man kā pētniekam tur interesanti tas, ka, protams, ir precīzi dati minēti, kad ir dzimis, un piemēram, arī par Jadvigu, ka viņa ir prom tālu no Kalupes, ir mirusi, un kādi viņas miršanas apstākļi, protams, tas būtu interesanti. Un ir dažādas versijas, protams, arī to, kur viņi paši ir apbedīti, ja viņi Kalupē nav apbedīti, jo redzēt, Kalupā arī nebija šīs muižas, netika uzbūvēta, un tādas pat šiem cilvēkiem veltītās piemiņas plāksnes ir Bebrenes kapsētā kapličā. Un tā ir doma, ka viņi var tur apbedīti, bet tas ir tās pētniecības darbs, un tam ir, kā teicu, tas ne tikai nav attiecās uz šodienu, bet tas arī pagātnē. Redzēt, muižā un baznīca, tās tādas ļoti stabilas struktūras lietas. Muižas laiki bija 500 gadu, es salīdzinu to ar kolhoza laikiem, kuri bija 50 gadi. Un kāda mums atmiņa no kolhoziem tagad, kad ir sabrukušas celtnes, un kāda mūsu atmiņa no tiem laikiem. Mēs cilvēkus tagad nevērtējam pēc tautības un ticības, mēs vērtējam pēc viņa ieguldījuma. Un šie, teiksim, poļu tautības cilvēki, grāfs Stanislavs, grāfiene Marija un grāfiene Jadviga, viņi bija izcili. Jā, un man liekas, ka tas stāsts par Mariju, grāfas dzīves biedri varbūt bezgalīgs, jā, jo Kalupē Marija bija arī skolotāja, ko pieaicināja grāfs, varbūt arī tāpēc viņš arī pieaicināja, ka tā bija Marija. Jā, ļoti izglītota sieviete, kurā ir varētu, es domāju, šeit
tādu pašu piemiņu epitāfiju vajadzētu. Jo redzēt, tās epitāfijas mums tā nav iedzīvojušās katoļu baznīcās. Ja, varbūt Eiropas baznīcās, varbūt tās ir kaut kā tā pilnīgi jau ir integrējušās, bet pie mums tas tā pamazām Aglonā ir, Dagdā ir, Aglona ir jaunākas epitāfijas, pie mums tās ir senas. Informatīvo plākšņu izveide ar epitāfiju saturu latviešu valodā nebūtu iespējama bez valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma.